trešās sērijas BMW E91, 2 litru dīzels, N47, atbraucu uz ķēžu maiņu, tā kā jāķers klāt. Degvielas sistēma, vārstu vāks, ieplūdes kolektors noņemti. Te var redzēt, ka kanāli mums ir ļoti tīri. Visticamāk, kad EGRs ir noprogrammēts, jo ieplūdes kolektoram klapītes arī nav iekšā. Šeit var redzēt, ka motors iekšā ir ļoti tīrs, tā kā eļņas maiņas apkops ir veikts šim motoram ļoti laicīgi. Tas ir ļoti labs rādītājs. Tad pati ķēde. Tā mums izskatās oriģināla, varbūt. Katrā ziņā mainīsim nost. Ātrumkasta noņemta. Tagad ņemam nost karteri un ķēžu vāku un esam tikuši klāt pie ķēdēm. Karteri, ķēžu vāks noņemti. Viss mums tepat ļoti smuki izskatās. Viss vēl oriģinālais virsū ir. Turpinam darbiņu. Ķēdes noņemtas. Sadalas vārpstas arī noņemtas. Zem sadalas vārpstām nomainīšu šos te oringus. Viņi ir cieti palikuši un pirmā pazīme, kad šie te oringi ir beigti, ir šeit, kur liekas iekšā sprauslas, tur paliek slapš eļains nedaudz. Tā ir pirmā pazīme, kad ir jāmaina šie te oringi. Tā par ķēdēm, te var redzēt virsū spriegotāja līstis, kad viņi mums ir 11. gada, mašīna mums ir 8. gada, tā kā kaut kad tās ķēdes visticamāk ir mainītas. Noteikti jau ka pie dīleri, jo viss ir oriģinālais. Bet interesanti vēl tas, ka šis ir 8. gada, ja tas ir gads. Te var arī redzēt, kā viņš ir dilis. Kaut kā tā. Sadalas vārpstām jaunās blīvītes šīs te uzliktas virsū. Viss te tagad smuki noblīvēsies. Jāliek virsū tagad sadalas vārpstas. Ķēžu komplekts sagatavots. Viss mums te ir no īvis. Tā kā jāliek virsū. Ķēdes visas saliktas savās vietās. Viss savilkts ar attiecīgiem ņūtoniem. Tā kā noņēma eļas sūkni, lai pārbaudītu, kādā stāvoklī mums ir šāles. Tā, un te. Šāles mums ir jāmaina. Nav nekas kritisks, teiksim tā, bet ir tieši sākuma stadijā, tad viņas ir jānomaina. Tā kā nomainīsim arī šāles. Šāles nomainītas, eļas sūknis atpakaļ savā vietā. Viss savilkts ar attiecīgiem ņūtonmetriem un leņķiem. Tā kā tagad var vērt ciet šitos visus vākus. Un te ir šāles. Ķēžu vāks karteris viss savā vietā, jāliek virsū spararats un tad jau var likt ātrumkārbu. Ātrumkasti savā vietā, tagad jālaiž lejā, jāliek virsū vārstu vāks, degvielas sistēma, ieplūdes kolektors un tad jāšķiļ dziesmā. Nomainīšu arī šos te korķīšus balansieru vārpstām. Šiten orings paliek ciets, sāk nedaudz eļu sulot. Te man ir 2 gabali jauni, jāliek virsū. Degvielas sistēma, vārstu vāks viss savās vietās. Jāuzliek tagad ieplūdes kolektors, jāielē eļa, jāuzmet plusvats un jāšķiļ dziesmā. Viss salikt savās vietās. Slēdzam klāt kompīti, atgaisojam degvielas sistēmu un šķiļam dziesmā.
Visi plasmas dzinēja panas salikta vietā. Jālaiž testdrēvā. Mums kompīts nekādu neuzrāda. Tā kā iebrauksim boksiņā vēlreiz, visam pāriešu pāri, visu pārbaudīšu un tad jau varēs autiņu atdot klientam. Tālāk. Konkrēti šim autiņam 379 000 nobraukums. Tāds ļoti labs noskrējiens.